Komentārs. No brīža, kad tu piedzimsti šajā pasaulē, tu esi dzimis darbībai. Pasaulē, kas ir nepārtrauktā kustībā. Nav neviena brīža, kad tu neko nedarītu. Pat tad, kad tu domā, ka sēdi un atpūties, tu joprojām veic darbību. Tu elpo, tā tad veic darbību. Tu domā, tā tad veic darbību. Kāds teiktu, ai, es nedarīšu šo darbu, jo es ar to neko nenopelnīšu, bet prāts joprojām paliek vērsts uz darbu. Krišna saka, veicot karmas jogu ar šādu attieksmi, tā nav brīvība. Viņš saka, neviens nekad nav sasniedzis pilnību, vienkārši atsakoties no darbības. Ja cilvēks nav godīgs pret sevi, nav patiesas attiecībā pret sevi, viegli un ar prieku atsakās no darbības, tad viņš nebūs brīvs. Cilvēks ārēji var neveikt darbību, taču tā joprojām nodarbina viņa prātu, sakot, es esmu atteicies no tā, es esmu lielisks joks, es pareizi meditēju un mana mugura ir taisna, un prāts vienmēr turpina savu spēli. Tomēr šī meditācija nav īsta, un šī darbība netiek pienācīgi veikta, jo nav vērsta uz dievišķo. Ne jau ārējā pasaule ir svarīga, svarīgs ir Dievs. Dievs ir jāatrod visā, liec viņu pirmajā vietā. Ja viņš ir pirmajā vietā, tad ir viegli, bet ja viņš nav pirmajā vietā, ir ļoti grūti atlaist, pat ja izliecies, ka atlaid. Tie, kas tikai izliekas, tie ir liekuļi. Tu nevari apturēt maņas. Tu nevari apturēt maņu dabisko tieksmi, bet tu vari tās kontrolēt. Pat ja tu mēģinātu to apturēt, kā tad tu veiktu savu karmas jogu? Kā tu veiktu savas ārējās darbības? Tas nekad nevar notikt, jo ikviena veida darbība notiek caur maņām. Tomēr, ja maņas tiek kontrolētas, ja prāts tiek kontrolēts, tad cilvēks to panākdams gūst virsroku pār maņām. Dari visu un sniedz visu, liekot uz tā kunga altāra. Nododies un velti savu rīcību tam kungam, un tad darbība vai karma vairs nekļūs par nastu, jo tiek veltīta viņam. Tāpēc Pagavāns Arģunam vispirms iedeva zināšanas par patieso es. Viņš izstāstīja viņam, kas ir patiesais es, kas ir ķermenis un kas ir prāts. Un tad viņš teica, izmanto visu, kā tu to pielietosi, veic savas darbības, nesūdzoties, pieņem to, ko Dievs tev ir devis, kur Dievs tev ir ielicis, lai kādu tu darbu veiktu, un viņš tev kādu darbu viņš tev dotu, pieņem to, jo tur, kur viņš tevi ir ielicis, tev arī ir jābūt. Iespējams, ka tev tas nepatīk. Vai arī tu domā, ka būtu varējis izdarīt daudz labāk, tomēr tagad tu esi šeit. Tas, kas tev būtu varējis būt, ir pagātne. Tu vairs neesi tur. Iemācies to pieņemt tieši tagad, bez jebkādām sūdzībām. Pieņem rezultātu pat tad, ja tu tam nepiekrīti, jo, lai ko tu darītu, prātā vienmēr būs kādas cerības un būs kādas gaidas, bet tu nezini par rezultātu. Lai kāds būtu rezultāts, iemācies to pieņemt. Ja to paveiks, šī attieksme pavērs ceļu karmas jogai, tātad rīcības jogai. Nākošajā video sekos nākošie panti un komentārs 3. nodaļai Bhagavad Gītai. Jai Gurudev.